tur stāv mana šīs dienas viešņa. Kas viņa ir, jūs tūlīt uzzināsiet. Mūsu dzīves rit skrējienā. Lai arī zinām, ka kustība ir laimīgas dzīves stūrakmens, regulāri sporto tikai katrs 5. Runa par kustības vērtību cilvēku dzīvē. Čau, Elzbieta! Čau! Gatava? Nu, es ceru. Es vispār esmu mazliet tāds satraukusies, jo man nav vispār nejausmas. Es parasti pat staigājot, reti, kad ar kādu sarunājos. Un kur nu vēl skrienot? Mans skriešanas stāsts ir tieši 1 mēnesis. Es esmu diezgan gudri dubļos tev ar gaišām botām. Tā var pateikt, ka skrējies 1. mēnesi skrējienu. Aidā? Okay, tu rādi ceļu, jo mēs esam tavā teritorijā. Jā. Mēs esam lielajos kapos. Es šeit skrienu 1. reizi, starp citu. Bet es esmu uzaugusi. Tieši kapos? Praktiski jā, jo šajā apkārtnē un apvidū es dzīvoju visu savu dzīvi. Un es šo vietu saucu par parku, par ko vispār man ļoti smējās. Jo kāds parks ir kā pa kapi. Bet cilvēki dara lietas. Te staigā ar ratiņiem, arī skrien, sporto, pavasarī atpūšās. Man vispār nav sajūta, ka te būtu kapi. Un pavasarī galā šis taču ir izslavētais tas zilo puķīšu parks. Jā, katrā ziņā man kaut kā šķiet, ka te ir tāda pilnīgi cita aura. Nekā kapos. Katrā ziņā. Un šodien te vēl tāda smuka migla. Līdz ar to baigi labi vispār. Kā iet Elzbietai Rečelai Pučai 2025. gada nogalē? Labi. Es laikam gribētu teikt, ka iet labi. Bet, protams, kā jau decembrī, kad tas vēlākais laiks kaut kā drusciņi arī iesit pa kaut kādām vietām. Un līdz galam tu varbūt tās labās lietas, kas visu gadu laikā ar tevi notikuši, tā līdz galam varbūt novērtē. Bet tāpēc ir kustība, kas man ikdienā palīdz drusciņi to prātu attīrīt. Un tad man mazliet ir sajūta pēc katras kustības reizes, ka jau nav tik traki. Viss jau ir baigi labi patiesībā. Cik forši, ka tu tā saki? Es tevi pazīstu gadus 4. Varētu būt, jā. Un vēl pirms gada es pazinu pilnīgi citu Elzbietu. Ja tev pašai jāsaka Elzbieta tagad un Elzbieta pirms pāris gadiem, ar ko viņas atšķiras? Kāda dzīve viņām ir? Šis jautājums, uz ko es nevarētu atbildēt pat stāvot, kur nav skrienot. Laikam tā Elzbieta, kas bija pirms gada, un tā, kas ir tagad, savā būtībā nav mainījusies. Bet ir mainījušās varbūt kaut kādas, ir mainījušās varbūt kaut kādas lietas, kādu attieksmi es rādu pret lietām un kādu attieksmi es rādu sevī pret lietām. Jo man šķiet, ka to nevienmēr ir jāizmaina tā savu patiesā būtība, lai tu varētu mainīt kaut kādus citus apstākļus. Var mainīties tava fiziskā āriena, bet, manuprāt, nedrīkst mainīties tava būtība. Ja līdz šim tu esi bijis mierā ar to, ja tu neesi kretīns bijis dzīvē, tad tev nevajadzētu palikt par kretīnu. Laikam tas būtu tāds, kas ir mainījies. Kā ir mainījusies viņas ikdiena? Daudz kustīgāka, pilnīgi noteikti. Ja kādreiz man šķita, ka tas jau būs daudz, kaut kādi iziet pastaigāties 3 reizes nedēļā. Nerunāsim par kaut kādiem 10,000 soļiem. Tad tagad man šķiet, ka es to esmu pieņēmis kaut kā tādu pašsaprotamu lietu, netaisot no tā lielu notikumu. Un tad, kad es no tā netaisu lielu notikumu, man to ir izdarīt vieglāk ikdienā. To piekopt ir daudz vieglāk. Man vispār iebjās tās ceremonijas dzīvē. Tāda ceremonēšanās, tā to varētu savu. Jo es uzreiz pati sev uzlieku nenormālu atbildības slogu. Un tad man uzreiz šķiet, tā, šodien man tur ir šitāds tur treniņš, vai šodien es tur izskriešu to. Es bieži vien pat nezinu, vai es tajā dienā aiziešu uz treniņu, vai es izskriešu, vai es jebko fiziski darīšu. Un tad es neuzlieku sev to slogu. Un tad beigās es to izdaru. Un tad ir tāds, vienkārši tāpēc, ka gribējās. Nevis tāpēc, ka tu sev galvā bija uzbūši kaut kādu wow domu vai ideju, ka tik būs. Es gribētu, lai tie vienmēr, nevienmēr, bet pēc iespējas robežās ir tie 4 treniņi nedēļā. To es arī cenšos piekopt, lai tas tā arī būtu. Šobrīd izklausās tā kā kaut kāds perfektais scenārijs un stāsts, bet tā nav vispār manā dzīvē nekad. Līdz ar to es teiktu, ka nevajag sev pašā sākumā uzlikt sajūtu, es tagad sākšu sportot un sākšu 4 treniņiem nedēļā. Pilnīgi nepareizi, jo es sākumā sāku vienkārši aiziet uz zāli, labi, ja 2 reizes nedēļā. Un tas bija pavasaris, kad es vienkārši sāku mazliet apzinātāk pievērsties sportam kopumā.
šī gada pavasarī. Līdz tam tās bija vienkārši garas pastaigas. Skriet es cenšos, bet arī es skrienu mēnesi. Ko es vispār varu komentēt par savu kaut kādu skriešanas sadalījumu? Viņi skrien un viņi tā kā runā un skrien, jā? Un laikam skriet šo mēnesi. Es cenšos tā, lai kādas 2 līdz 3 reizes nedēļā es esmu izskrējusi to piecīti, kas vispār ir crazy. Jo es saku, kāds piecīts? Kas notika tad tajā pavasarī? Tu vari redzēt, ka cilvēkam ir acis. Tiešām to var redzēt, jūs nenolaiksiet. Kāpēc? Laikam jau īstenībā tas pats sākums ir mums kaut kādu pusotru, laikam jau gandrīz 2 gadiem. Kā jau mums visam kaut kādā brīdī dzīvē, ar mani tā vai nu es dabūju ar koku papīru, un tad es sāku domāt, vai es līdz tam nedomāšu. Un tas ir tāds veselības jautājums, kur tu vienkārši nonāc tādā kā krustojumā, vai nu tu turpini kā ir, un nav labi, vai tu sāc kaut ko darīt, lai būtu labāk. Tu nezini, vai būs labi, bet, lai būtu labāk, ka gribās vienkārši dzīvot labāku dzīvi. Katram droši vien uz to sporta zāli ejot, arī tiem, kas ik pa laikam to tā kā dara, un tad dzīvē kaut kas notiek, un tad varbūt ir kaut kāda pauze. Bet arī tad, ja tā pauze tur ir bijusi, es nezinu, gads. Ir tas pirmais treniņš, kur tu tā kā, šonadēļ, es to izdarīšu šonadēļ es atsākšu. Un tad ir tā diena, un tu ej, un tā sajūta pirms tam, vismaz man viņa nav bijusi tāda baigi seksīgā. Vai tu atceries to? Pirmo treniņu? Jā. Man vienmēr bija ļoti liels kauns iet uz sporta zāli, jo es neko tur neprotu darīt. Es nezinu, kas jādara. Visi skatīsies un tā tālāk. Jā, mums visiem liekas, ka visi uz mums skatīsies. Bet absolūti tā nav. Man šķiet, ka viss svarīgākais laikam, ja tu esi tāds pats māju cilvēks kā es, atrast arī to sporta zāli tādu, kurā tev ir tā mājas sajūta. Jo es ilgi tādu zāli nevarēju atrast. Es nevarēju atrast tos līdzīgi domājušos cilvēkus, ar kuriem tu aizēji. Un tev ir absolūti vienalga, kas te mugurā. Jo mums, diemžēl, Latvijā ir sporta zāles, kurām tu aizēji. Un tu pilnīgi jūties tā kā mums kaut kāda modes skati, ka druskas sajautas vietas, kur tev jābūt. Full make-up on! Jā, un arī tas ir ok. Ja tas ir tas, kā tev patīk kustēties, protams. Tas nav, kas man uzrunā kustībā. Man gribas pa vienkāršu. Jo man šeit, kamēr mēs esam tajā zālē, tā visu laiku ir tāda cīņa ar sevi. Un tad, kad tu cīnies pats ar sevi, tad tas vienmēr ir skaisti no malas. Un tas nevienmēr ir skaisti arī tavā galvā. To pirmo reizi es tādu arī atceros, kas bija pārbijusies. Man likās, ko es te vispār daru. Un man vajadzēja, lai kāds man aiz rociņas aizvelk. Man šķiet, ka viena no tām pirmajiem treniņiem bija, ka mēs aizgājām pie trenera, pie kur jūs Edgarējat, pie Pētera. Un viss. Un the rest is history. Tā varētu teikt. Tā vien apag ar cietumu. Super, aiziet! Paskaties, atnāc. Vienkārši. Cik smuki. Uztaicam 360. Kad tu griez? Es nezinu, kā tas jums ir filmēs. Es vienmēr sakot, baigi skaisti. Pēc pirmajiem treniņiem tā neatveras debesis un tā neuzspīd kaut kāda mūžīgā gaisma. Noteikti ne. Noteikti tev nekas tev tur nespīd pirmajos treniņos. Tu cīnies, tu jūties tāds nevarīgs. Tu nejūties labi pirmajos treniņos, bet nav neviens treniņš, pat sūdīgs, pēc kura tu teiktu, vai bāc nevajadzēšu šo treniņu. Rītīgs sūdīgs. Vienalga, cik tu varīgs esi bijis tajā brīdī, vai cik nevarīgs, nav tāda treniņa bijis. Kaut kā tādi tā kā atskaites punktiņi. Es atnācu tā, tad es biju nevarīgs. Un tad ir kaut kāds tāds karodziņi, ko tur nolikt tā kā tajā ceļā līdz pat šai dienai. Pirmais jau pēc kā tu vari spriest, ir tas, kā tu spēj izpildīt kaut kādas dažas vingrinājumus. Pēc pusgada pēkšņi taisot, ka tu rāpies uz leju un atpakaļ augšā. Inchwork push-ups. Jā, tas nav vairs tas ļaunākais murgs, ka tev ir tieši otrādāk iekšā tas dzinuls. Un tā interesantā sajūta. Pagad, cik es varēju uztaisīt tagad. Un pamēģinu un sanāk. Un tā tas ir. Mēs bieži vien tajā posmā un periodā mēs ejam uz treniņiem, mēs darām lietas, bet mēs aizmirstam, ka mēs paši to progresu bieži vien tā kā sev liedzam redzēt. Mēs bišķi tā kā baidamies. Bet ir jāļauj sev mazliet pariskēt, sauksim to tā. Un tad kaut kādā brīdī tev ir tāds, hei, es kaut ko varu. Tas bija viens tāds vingrinājums. Jā. Un skriešana, protams. Tas visu laiku gāja pa ceļiem. Es neatceros, man liekas, ka nepārtraukt. Bet es nekad nebiju pamēģinājis paskatīt, jo es neskrienu.
Nekad dzīvē neesmu to darījis. Man tas vienmēr riebās. Man šķiet, ka cilvēki, kas skrien nereāli, kaut kādi kiborgi, kaut kādi pārcilvēki. Kā jūs to darat? Kā jūs varat vietbūt savus kājas kustēties tādā veidā? Man ir viens treniņš, kurā man arī saka, vai skrien. Un tu gāji savu to gāju, un tev ir kaut kāds besas. Un ko mēs pirks pārlauzi? Pareizi, bet ne jau kājai. un kaut ko viņi tur iet atkal, un es esmu redzējis, kā viņi pusgadu iet man tur blakus uz tā celiņu, un es, ok, tad es viņai vienkārši saku, tā, davai! Izbeigšu to besi un davai skriet! Nosien kilometru! Labi, bet kurš padarēja pateikt nē? Tīpaši, ja viņi tādā tonī tev pasaka. Un es skrienu nosien kilometru. Tad ir vesela nedēļa, kurā mēs netiekamies. Es eju uz treniņiem, nākamā diena. Es domāju, pēc nu labi, noskrien 2. Pastīsies, un sanāk. Noskrien 2. Jautās, wow, labi, es varu. Nākamā diena, noskrien 3. Ok, kaut kas tomēr nezinu, varbūt es atrašu kaut kāds kiborgs drusku. Kaut kāds pārcilvēks varbūt ir ieslēdzis. Un paiet vēl viena diena, tiek līdz M4. Nu, liekas, viss. Nu, tas ir labākais, kas man noticis. Bet, nu, tas ir top. Vairāk es šķista nenoskriešu. Nekur un nekad. Un tad notiek ceļā uz mājām filmēšana, kur mēs veiksmīgi apvienojam ar Balvu stadionu. Un tur notiek pirmie 5 kilometri. Un tajā brīdī tās emocijas, nu, tur nevar viņas novaldīt vairs. Tas arī ir kaut kāds arī kosmos. Jūs atrodaties stadionā, kas atrodas vispār cik kilometru no mājām. Tu vēl skrien pa viņu, un tu noskrien tos pirmos 5 kilometrus. Un tad tu saproti, cik daudz, kas tiešām ir galvā. Un tā, un ka tu vari. Un tad tu saproti arī līdzvērtīgi, ka neeksistē tāda motivācija. Es neticu motivāciju. Vairs nē. Kam tu tici? Es ticu tam, ka ja mēs paši tiešām gribam, mēs varam izdarīt. Un ir bijuši neskaitām treniņi, arī skrienot uz celiņu zālē. To es nevaru. Nevaru paskriet. Man ir smagas kājas. Man liekas, es tos 5 nesasniegu. Un tad es sev saku, vienkārši skrien. Vienkārši skrien. Un viss. Un tu noskrien. Un tā. Kaut kā motivācija ir vienkārši attaisnojums. Tu mazāk baidies. Nu, kaut kā tev šķiet, ka tu sāc līdzināt kaut kādas tās lietas ar to, ko tu kādreiz neticēji, ka tu to varēsi izdarīt. Ne tikai fiziskā ziņā, bet vispār. Un tās lietas ar tev notiek. Un tās lietas notiek līdz tam, ka tu esi noticējis sev, ka tu vari kaut ko fiziski izdarīt vairāk. Un tu sev tā kā pušo izdarīt tās lietas vairāk. Un tad ir tā, ka tu saproti, ka tāpat kā sportojot, tu sev saki, vienkārši skrien, vienkārši izdari. Tāpat ir arī dzīve ar kaut kādām lietām. Tu vienkārši sev visu laiku saki, tu vienkārši pamēģini to, tu vienkārši izdari. Un tu jau redzēsi, kas būs. Varbūt tu noskries to ekstra kilometru karjerā, varbūt tev saies kaut kādas attiecības ar cilvēkiem. Varbūt nesaies, bet tu to neuztver vairs kā neveiksmi, bet tu to uztver kā daļu no procesa. Kā tu jūties skrienot un runājot? Nu, atkal es nezināju, ka es to varu, bet es varu, kā izrādās. Vēl bez tās fiziskās varēšanas un tā paša, laikam, nu, tāds mentālais spēks tas ir, kas trenējās. Protams, notiek arī kaut kādas fiziskas izmaiņas ķermenī. Un tad ir divas lietas, kā tu pats to uztver un kā tu uztver apkārtējā pasaule. Viņš būs laiž. Fūra! Nu, mēs dzīvojam ļoti vizuālā laikmatā, acīm redzot. Bet es to nekad nejūtu, jo mani tuvākie, man liekas, vienmēr ir tā, es negribu teikt, saudzējuši, tieši otādāk izturējušies kā cilvēki. Normāli, vienalga, kādam posmam tu ej cauri, cik daudz tu vari noskriet, cik daudz tu vari noiet. Tev vajag kādu cilvēku blakus,
kuriem par to ir absolūti vienalga. Tad, kad tev ir tādi cilvēki blakus, līdz ar to arī to sportiskā ziņā kaut kādu to sasniegumu, vai to varēšanu, to, kā tu mainies, tu arī neuztver uzreiz kā, oh my god, wow. Nu, mainies. Forši. Nu, attieksmē no tuvākajiem nekas nemainās, bet mainās no citiem cilvēkiem. Un tas reizēm ir tā, ka tu tā padomā pie sevis, domā, es šitā negribētu darīt, es nekad negribētu vērtēt cilvēku, viņa spējas pēc tā, kā viņš izstāsta fiziski, kāda ir viņa āriena, bet tādā pasaulē mēs dzīvojam. Un man ir žēl, ka mums tas ir jāpieņem, bet nav citu variantu. Vienkārši tā tas ir, un es vēl neesmu atradusi tam ne skaidrojumu, ne definīciju, kāpēc tā ir. Jo bieži vien arī ēdiens, ko mēs pagatavojam mājās, tas, ka viņš slikti izstāsta, nenozīmē, ka viņš slikti garšo. Bet mēs kāpēc? Mēs tā kā vienmēr gaidām no cilvēkiem kaut kādu perfekciju. Lai gan paši mēs esam diezgan tālu no perfekcijas. Kas tas vispār ir perfekts? Tas arī kaut kas līdzīgs kā motivācija. Perfekts neeksistē. Bet esmu bijis klāt dažos brīžos, kad mēs kopīgi varam dalīties par kaut kādiem priekiem, par sievišķīgiem priekiem. Oh my god, man parādījās dibens. Oh my god, manā gadījumā man pazuda arī krūtis. Tas gan nav tāds, nice moment. Nu, visu kaut ko jau tu pamani. Ja tu visu dzīvi esi bijis bišķiņ citādāks, izskats ziņā ne tāds klasiskāks. Nu, katrs kauliņš šķiet kā liels notikums. Katrs atslēgas kauls. Jā! Tu varētu uzskaitīt un daudz dāmas, un kā arī saprast, par ko es stāstu. Es zinu, arī kungi, par kuriem kauliņiem tu stāstu. Mans šreizējais dzīvesveids arī man viennozīmīgi ir palīdzējis. Pat tas nav palīdzējis, tas nav bijis tāds pašmērķis, bet tam dēļ man ir samazinājies izmērs. Īstenībā kungi, man šķiet, ka ir tolerantāki šajā ziņā nekā dāmas. Uzmanības līmenis varbūt mainās, bet komentāri, ko dāmas viena otrai var... Jā, mēs kaut kā nedomājam līdzi. Nē, mēs domājam. Mēs domājam. Ir visādi. Es saku, nav vispār stāsts tā kā par to tuvāko logu, bet vairāk man šķiet par tādu. Nu, tīpaši ne cilvēki, kas tev mazāk pazīst. Neskatoties ir daudz drosmīgāk savos izteikumos un pārdomās par to, kādas ir viņa pārdomas un to, kā tu izskaties. Tas ir tāds interesants fenomens, jo es nevaru iedomāties sevi uztveršanu cilvēkam, ejot un komentējot, kā tu izskaties. Un ja būtu otrādāk, ja cilvēks nebūtu tā kā slaidāks, tā līdzīgi, vai tad mēs tā teikt viens otram? Diez vai. Ar šo atkāpi mēs gribējām varbūt aicināt kādreiz aizdomāties par to, ko viņš saka. Jā, ko viņš kāds var īstenībā otru ietekmēt, jo tie komentāri nav vajadzīgi. Absolūti. Nu, ticiet man, cilvēkiem, kas iet kaut kādām pārmaiņām, tādām cauri lielākām vai mazākām, viņi paši sev komentē galvā gana daudz un gana pietiekami. Un tās balsis, kas ir viņa galvā, bieži vien arī nepārliecinātība pēc tam pat, kad it kā šķietam, kaut kas ir sasniegts. To balsu tāpat ir pietiekami, un tas jūsu viedoklis. Tas nav vajadzīgs. Ir forši, kad tā delikāti tev pasaka, novērtē, kā forši viss izdevies, un pietiek arī to, ka tu vienkārši pasaki, ļoti labi izskaties. Viss. Tev nav jāiet detaļās. Amen. Kas būtu tava tāda ceļamaize? Kāda dama vai kungs, kas mums šobrīd skatās un domā, labi, Kjukcona, kur puči uzaicinājis ciemos, jāpaskatās varbūt, ka šīs pateiks kaut ko tādu, ko es tā kā esmu gribējis atdzirdēt un kas man tā kā būtu tas solīts. Ok, es pamēģināšu. 3 punkti vai tava atkāpe vai tava deva motivācijas vai vienalga, kas būtu tas, kas tev šķiet, varbūt tev pašai būtu palīdzējis, ja kāds tev būtu to darījis zinām vai kaut kā licis no konkrētas puses paskatīties uz šo. Pirmais, dari visas lietas klusumā. Nedalies. Tam nav vajadzības, tam nav nozīmes, jo tu brīdī, kā tu dalies, tu uzreiz atkal uzliec sev atbildību, atkal ir ceremonija. Vai, kur viņi tagad dara, ar ko viņi tagad ies un izdarīs.
Bet tā, tad tas ir tu pret sevi. Tu nevienam citam neko nepierādi, tā arī nav nekas tam jāpierāda šajā sakarā. Jo vienīgā cīņa, vienīgais, kas tev ir jāuzvar, jo tā ir cīņa, nav tako izskaistināt, ka tas ir kaut kāds, tas ir tagad smuki izstāsts, ka mēs tur skrienam par Rīgu, bet jūs nevarat iedomāties, kāda man ir aizdusi šobrīd. Tā ir. Bet vai mēs varam tā kā nedaudz teikt? Es jau jūtu, man liekas, tu pie cietuma iedevi džangā pati. Nu, bet cietums tas jau uzliek. Rādītājs uzliek savu. Mētāsim ceremonijas no tā, jo galu galā arī, ko tas iedod, ka tu baigi eji un dalies citiem par to, ko tu Instagramā sekotājus. Ko tu tiem Instagram sekotājiem izdarīji? Vai viņi tev pēc tam uztaisīs kaut kādus aplausus, brīvs, alējā pieminekļu? Diez vai? Tas varbūt, ja kādam tas palīdz, dariet tā. Es vairāk ir stāstis ar cilvēkiem, kuri ir mēģinājuši vairāk kārt, kāds ir bijis manā gadījumā, jo es esmu gājis arī caur tam, kurā tu dalies publiski ar lietām, un tas vienmēr beidzas slikti. Tas vienmēr beidzas ar to, ka tu pēc tam atkrīt atpakaļ, un tev ir kauns drausmīgs. Jo kā? Tu jau visiem parādīji, ka tu tā kā darīji kaut ko, un atkrīt atpakaļ. Bet tā, ja tu nevienam neko neizstāsti, neviens nezina, vai tu tagad progresēji vai atkrīt atpakaļ. Vienīgais, kur priekšā tev ir jābūt atbildīgam un jāatskaitās. Es vienīgi tu pats. Un tā tam būtu arī jābūt. Ne tikai sportā, ne tikai fiziskās aktivitātēs, vispār dzīvē kopumā. Man sanāca tehniskais čepē, un es tā kā apstājos uz brītiņu, un Elzbeta tur skriet uz vietas. Es saku, tu vari tā kā apstāties. Viņa saka, nē. Ģip treniņš nebeidzās tajā brīdī, kad tu apstāji. Redz, man vēl līdz tam ir jāizaug. Jo es esmu tik zaļš skrējējis, ka man šķiet, ka apstāšanās, un tu esi lūzers. Bet man māsa arī to pašu teica. Un īstenībā stāsts par māsu arī ir atsevišķi nodaļa, jo mana māsa skrien jau, es nemaldos, gan 2 gadus. Viņa visu kaut ko ir dzīvē arī darījusi, bet tad, kad viņa sāka skriet, es nebiju nekad pamanījis, ka viņai par jebko dzīvē tā degtu acis. Mēs bijām Berlīnē nesen, un viņi iet pa veikalu, viņi redz, tur ir Berlīnas maratona tās drēbes. Un viņi tik priecīgi, ka reku tās drēbes. Un ka wow! Un es viņai saku, vai nopērc? Viņa saka, nē, tās drēbes var pirkt tikai tad, kad tu esi to maratonu noskrējis. Un viņi man nereāli ar to iedvesmo. Mēs bijām tajā pašā Berlīnē, viņi no rīta saka, es iziešu izskriet. Es jau kāds sakrēlis skriet. Vietu, ko tu nepazini. Atvaļinājumā, vai ne? Viņi izskrien. Gribot, negribot, man jau gribās kaut ko pakustēt. Un es pēdējais. Es vienmēr arī ļoti gribēju, kad es sāku skriet pirms tā mēneša. Likās rītīgi forši kādreiz būtu aizskriet. Uz meža parku es strādāju. Man liekas, ka tur ir kaut kāda īpašai sajūtai jābūt, jo mēs māmējam arī bieži tur staigāties. Un vispār patīk tur staigāties. Man liekas, varbūt cik forši būtu aizskriet. Un tad māsai saka, davai aizskrienam abi. Man kāds. Kaut vai gada sākumā būtu pateikt. Mēs ar māsu, mēs esam ļoti atšķirīgi. Mēs kopā skriesim. Vēl uz meža parku es strādu. Nekad. Cik skaisti. Bet kaut kā es ar tā sajūtu tādu, kur es laikam teiktu, ka tas ir tas, kas mums ir kopīgs un kas mums vienmēr būs kopīgs. Un tas ir baigi forši. Šķiet, ka ir vēl mums katram. Gan jau tas nebūs pēdējais skriet. Viennozīmīgi. Tu par to, kādam to motivāciju iedot un tu, protams, ļoti liriski izstāstīji, kā jau sievietām pienāks. Tieši tam, kas strādā ar radio un strādā ar balsi. 2-3 praktiskos soļos aizējām. Tur ir vienmēr sporta soma mašīnā. Tas man ir izglābis tik daudz gadījumu, kad man ir tāds, negribās treniņu. Kāds tev attaisno? Sporta soma tev ir mašīnā. Kāpēc sportā, kurš tev dara? Nevis tev krīt nost. Jā, kurā tu jūties ērti. Jā, ja tev būs ērti, tad tu tiešām vari izdarīt. Un savu ūdens pudeli. Man kādreiz šķiet, ka tas tāds pārvērtās pasākums, kas tur grūti tur to ūdeni nopirkt pudelē. Kaut kas tur ir, es nezinu, ka tev ir tāds ūdens pudeli, un tad arī to ūdeni uzņem pietiekami. Mēs jau apaļojamies, mēs jau piecīgi tuvojamies. Tā no malas vismaz nepateiks, ka viņai ir aizdusi, jo man liekas, ka viņa bišķiņ tur atkal kaut ko pārdomā daudz. Bet Elzbeta tagad, un Elzbeta pirms pāris gadiem, es nezinu, pat var izvēlēties to savu posmu, kurā tu
sevi uzrunā? Ko tu gribētu viņai pateikt? Es gribētu, lai viņi zina to, ko es pati cilvēkiem bieži vien saku, ka tu vari vairāk nekā tu domā. Un, lai tik tas klišejs neizklausītos, tas neattiec tikai uz kaut kādām fiziskām aktivitātēm, bet par tādu kopējo ticību sev. Nenoraksti sevi, nedomā, ka viss, jo dzīve tiešām ap šo vecumu tikai sākas. Un tā arī ir. Man liekas, ka to vēl gribētos pateikt Elizabetei. Viss labais ar tevi ir tikai priekšā. Un es īstenībā to gribētu pateikt arī tagad Elizabetei. Jo tas baigi forši, ka mēs nezinām, kas mums notiks. Bet tev visu laiku iekšā tāda sajūta, tā kā pirms Ziemassvētku rīta. Kad tu zini, ka kaut kas jau būs. Es nezinu, kas, bet būs. Cik forši! Tas, kurš jau pazīst to kustību, super. Un tad to otru pusi, kurai tas vēl ir tikai priekšā, mēs dažādi mēģinām iemotivēt. Un kur mēs runu, piemēram, filmējam, un tad domā, ka kāds ieraudzīs to dzirkstelīti mūsu acīs. Parādot dzirkstelīti. Dzirkstelīte. Mums katram draugu paziņu lokā tāds cilvēks, kurš tu redz, viņš tā kā žitīgi grib, bet viņam pietrūkst nedaudz. Pavisam nedaudz, viņam pietrūkst tāda roka, kur viņi vai nu pagrož, vai nu iedod viņam rieci un saka, vai aizējam šodien. Ja tu redz tādu, to savējo savā draugu paziņu lokā, padod viņam to roku. Es piekrītu par to padošanu roku citiem. Nevienmēr tev ir visās dzīves situācijās, ne tikai ar sportu. Tev nav vienmēr jāgaida, ka tev tavējies pateiks tiešā tekstā. Hei, man vajag, lai tu man izdara to un to. 90% cilvēki to nedarīs nekad. Es pati tāda esmu. Es nekad otram neteikšu, hei, man vajag, lai tu man palīdzi šito un tā. Tā ekstra viena doma uz priekšu. Ja nu viņam vajag visticamāk. Vienkārši dari. To novērtēs vairāk nekā tad, kad tu izdarīsi tad, kad tu kaut ko lūksi. Vienkārši padod otram roku. Vai tev ir kādi atvadvārdi? Tiekamies pavasarī, maijā, maratonā, un tad jau uz 10 kilometriem. Tas bija Rečela puča. Skrien mēnesi. Reizi. Labais. We did it. We did it. How you feel? Baigi labi. Dzīvi. Tā kā arī vajadzētu. Yep. Čau. Dzīvi kapos. Cik paradoxāli. Čau.